Sveicināti, mani sauc Elvis Jaunzems, un šis ir Huawei flagmans P8. Viņi no modeļa nosaukumu noņēmuši vārdu Ascend, tā kā mēs zinām, ka tas ir domāts par nopietnu. Šī gada laikā esmu apskatījis vairāku ķīniešu kompāniju flagmaņus, un vienmēr esmu atzīmējis to, cik pasteidzoši kvalitatīvi tie ir bijuši, un ka pavisam drīz tie būs tikpat populāri kā šobrīd populāro kompāniju, piemēram, Apple vai Samsung telefoni. Un Huawei P8 tai dienai pietuvojas vēl tuvāk, jo tas ir gandrīz tikpat labs kā labākie no labākajiem. Ar īpašu uzsvaru uz vārdu gandrīz, jo Huawei vēl ir dažas lietas, ko uzlabot, bet tad, kad ar tām būs tikts galā, Eiropas tirgu Huawei uztvers pavisam nopietni. Sāksim ar dizainu, kurš ir lielisks, elegants, minimāls, kvalitatīvs, proti visas tās lietas, kuras nebija raksturīgas Ķīnas telefoniem. Pirmais, ko es pamanīju, ir tas, cik šis tālrunis ir plāns, neticami plāns. Pozitīvi arī tas, ka atšķirībā no citiem tā saucamiem plāniem telefoniem, kā iPhone 6 vai Galaxy S6, šim nav nekāda kameras izcieļņa aizmugurē. Aizmugurē ir pilnībā plakana virsma, un tas savukārt apvienojumā ar alumīnija korpusu padara šo telefonu neticami slidenu. Līdzīgas problēmas man arī bija ar Mate 7, bet šis telefons ir izteikti slidens tieši dēļ plakanās aizmuguras. Bet vismaz smuki izskatās. Man patīk tas, ka priekšpuse ir pilnībā melna un bez nekādiem logotipiem vai pogām. Izskatās super eleganti un arī tikpat eleganti izskatās viss pārējais telefona korpuss, kurš ir veidots no matēta alumīnija. Telefons ir ne tikai skaists, bet arī kvalitatīvs, jo visi samontēts kopā ļoti rūpīgi un nekas nekustas vai negrab. Lietas, pie kurām es varētu piesieties. Pirmkārt, kā jau es minēju, ir slidenums. Nebūtu jau smuki, ja šādu telefonu nejauši nomest uz betona grīdas un tā elegantais stikls saplīstu miljonus mazos gabaliņos. Otrkārt, man nepatīk tas, ka skaļuma pogas ir tieši blakus bloķēšanas pogām, jo tādējādi var nejauši nospiest nepareizo pogu. Treškārt, starp stiklu un matēto alumīniju ir ļoti šaura strīpiņa ar spīdīgu metālu, kas izskatās jau varens smuki, bet pievelk ļoti daudz skrapējums. Ceturtkārt, tāpat kā iPhone 6, arī šī telefona alumīnija virsma būs jātīra visu laiku, jo tā pievelk netīrums un pirkstu nospiedumus. Bet kopumā esmu ļoti priecīgs par to, ka ķīnieši parādījuši, ka var, ja šāds būs arī viņa jaunais Nexus 6, tad nevar tik sagaidīt. Arī aparatūras ziņā telefons ir pieklājīgi aprīkots. Nav gluži top līmenis, bet nekādas dižās sūdzības es arī nevaru izteikt. Telefona ekrāns ir nevis ar QHD, bet gan ar 1920x1080 izšķirtspēju, kas pēc manām domām ir ļoti labi, jo šāda izšķirtspēja prasa daudz mazāk resursus nekā QHD, bet tas izskatās gandrīz tikpat labi. Ekrāns kopumā ir labs, tā krāsas ir spilgtas, skata leņķis problēmas nesagādā un spilgtums arī ir labs. Vienīgi gribētu melnākus melnos toņus, jo šeit tie izskatās diezgan pelēcīgi. Kamera arī ir laba. Uz ekrānas parādīja dažus paraugus, ko es uzņēmu ar šo kameru. Telefonu darbina nevis Qualcomm Snapdragon 810, ne arī Samsung Exynos, bet gan ķīniešu pašu izstrādātais HiSilicon Kirin 930 chipsets. Uz ekrāna es parādīju specifikācijas, bet teorētiski tam jābūt vājākam kā ar konkurentiem, it īpaši spēlēs, jo tam ir novecojis grafikas čips. Praktiski telefons pa lielam darbojas tikpat ātri kā tā konkurenti, un es nekur nemanīju aizturs vai lēnumu. Diemžēl es neesmu tik liels spēlmans, lai pateiktu, kā grafikas čips ietekmē īpaši prasīgu spēļu darbību, bet tās spēles, kuras es izmēģināju, darbojās tīri labi. Jauda nav konkrētais iemesls nepirkt šo telefonu. Šim telefonam ir skaitliski viduvēja izmēra baterija, kurai ir neizņemama, kurai nav ātrās lādēšanas un kurai arī nav bezvadu lādēšanas atbalsts. Pati baterija gan ir pieņemama, un tā man bez nekādām problēmām izturēja līdz dienas beigām, šad tad arī līdz otrās dienas vidum. Īpaši patīk tas, ka telefons brīdina par programmām, kuras patērē papildu resursus darbojoties fonā un piedāvā tās aizvērt. Lai gan es nesūdzētos par lielāku bateriju, arī šī ir tāda apmierinoši liela. Huawei P8 darbina Android 5.0 Lollipop, bet no ārpuses to nemaz tik viegli pateikt nevarētu, jo Huawei tā saucamais Motion UI interface izskatās tieši tāpat, kā tas izskatījās manas iepriekš apstītajā Mate 7 ar Android KitKat.
Programmatūra vēl aizvien ķīniešiem ir ļoti liela problēma, un tas arī ir galvenais iemesls, kādēļ es vēl neesmu gatavs Huawei vai Meizu telefons izvēlēties pāri rietumnieciskākiem ražotājiem. Viena lieta, ko esmu pamanījis pilnībā visiem ķīniešu telefoniem, gan Huawei, gan Meizu, gan Xiaomi, ir tas, ka viņiem kaut kāda iemesla dēļ patīk visas aplikāciju ikonas samest uz sākuma ekrāna, tā kā tas ir iPhone'ā. Un tas man šķiet pavisam dīvaini, jo atdalīts sākuma ekrāns un aplikācijas sadaļa ir viena no lielākajiem Android plusiem. Man nācās uzinstalēt Nova Launcher, lai atgrieztos pie parastā Android ritma. Sākuma ekrāns nav vienīgā lieta, ko Huawei aizņēmušies no augļu kompānijas. Kopumā man vizuāli Huawei skins ļoti nepatīk. Tas it kā piedāvā dažas noderīgas features, bet es kopumā uzskatu, ka tāpat kā jebkurš cits Android telefons, arī šis telefons būtu daudz labāks ar tīru Android. Huawei P8 telefons ar izcilu dizainu, labu aparatūru un stuntīgu programmatūru, kas arī ir iemesls, kāpēc es šo Huawei flagmanu pagaidām nespēju uztvert nopietni. Bet, ja šis telefons parāda to, ko mēs varētu sagaidīt no šī gada Nexus aparāta, kur saskaņā ar baumām ražos Huawei, tad es nevaru tik vien sagaidīt. Paldies tev par skatīšanos, bitei par testa eksemplāru, abonē šo kanālu, un ja tev patīk šis video, tad zini, kur pogu tev jāspiež.